Mēs tagad dodamies uz 19. gadsimta beigām, pašiem pēdējiem gadiem, kad vairāki jauni mākslinieki no Latvijas pabeidza studijas Pēterburgas Mākslas akadēmijā. Un 1897. gadā, kad tie ir Purvītis un Valters, Rozentāls par Valtera diplomu darbu Tirgus Jelgavā raksta, ka tur viss ir gaisma un dzīvība. Mēs visi zinām Tirgu Jelgavā, bet līdz ar to arī daudzus citus darbus, kuros šie vadmotīvi, gaismas un dzīvības meklējumi glezniecībā gadsimtu mijā ir izcināti kā mākslinieciski uzdevumi dažādos virzienos. 1901. gadā, gada sākumā, Rīgas mākslas biedrības izstādē skatītāji ierauga Valtera glezniecībā kaut ko jaunu. Tā ir peldētāju zēnu tēma, kas viņam kļūst ļoti būtiska, kas ir ienākusi, domājams, jau iepriekšējā 1900. gadā ar studijām un gleznām. Un viens no šīs tēmas risinājumiem tagad ir kļuvis par vienu no mūsu Latvijas kultūras kanona perlēm, par vienu akcentu, kas liecina par īpaši smalku un delikātu plenēru glezniecību 20. gadsimta pašā ieskaņā. Gada beigās Valtera personāla izstādē 901. 902. gada mijā Rīgā un pēc tam 2. gadā Jelgavā skatītāji var redzēt līdz ar šo gleznu arī plašu dažādu studiju loku, kurā viņš ir nodarbojies ar tēmas risinājumiem plenērā, pētot gaismas atspulgu, cilvēka ķermeņa, saules rotaļu attiecības dažādos variantos, un tieši šīs studijas jau kritiķu redzējumā izpelnās varbūt pat lielāku interesi un abur ar savu dzīvīgumu, pievilcību, īpašo gaismas un noskaņas izjūtu, par ko liecina arī šīs virknes mums tagad zināmie darbi. Un vienā no šiem viņa tēmas risinājumiem nav debesu, tās atspīd ūdenī. Tāpat kā pretējais krasts, tas patiešām ir tāds mazs, reizē daudznozīmīgs, ar atspulgiem, ar nojausmām piepildīts fragments, kurā redzamas dažas figūras, taču šo figūru klātbūtne piešķir atspulgu rakstam un šai noskaņai citu raksturu nekā viņa iepriekšējos, vai tā paša laika, bet chronoloģiski mazliet iepriekšējos virknes darbos, kuros ir vienkārši viļņojošs ūdens vai pīles. Un tad ar šiem peldētāju stāviem šīs ainas iegūst tādu cilvēciska siltuma, cilvēka ķermeņa klātbūtnes sajūtu, kas, es pieļauju, skatītājos no paudzes paudzē tiešām rada tādu laimīguma sajūtu, jo katrs var ieraugot šo gleznu, justies kā tas bērns, kas iet ūdenī. 1906. gadā Valters atstāja Latviju un pārceļas uz dzīvi Vācijā, un viņa pirmajā personāla izstādē Dresdenē 1906. gadā arī pēc recenzijām spriežot ir vairākas peldētāju zēnu studijas. Atrastie mākslas darbi, gan studijas, gan lielas kompozīcijas liecina, ka laiku pa laikam visas dzīves garumā viņš pie šīs tēmas ir atgriezies. Un interesants ir pats pēdējais zināmais šajā virknē, kas atkal ļoti atšķiras no visiem iepriekšējiem. Un vēlākais zināmais peldētāju zēnu tēmas risinājums pašlaik ir 1930. gada grāmatā par viņu reproducēts darbs, ko mēs pašlaik pazīstam tikai pēc reprodukcijas.
Un tajā mēs ieraugam tādu, šī iespaida pārvēršanos abstrakti ornamentālā rakstā, kas rada noskaņu iespaidu. Tur ir arī, protams, atsauces un nojaušams šīs figūras, taču vienlaikus tā ir arī tāda valdzinoša ornamentāla rotaļa. Un Valtera glezniecībā tas iespējams ir arī īpaši pievilcīgi, ka viņš sekojot savām gleznieciskajām arī tematiskajām interesēm, necenšas atkārtot iepriekšējo, bet dodas tālāk savos stilistiskajos meklējumos, saglabājot saikni un atsauces uz agrāko, bet tajā pašā laikā jaunradas svaigumu. Un katrā ziņā ūdens spogulis ar cilvēka klātbūtni, un bez tās viņu ir valdzinājis kopš viņa pirmajiem darbiem līdz pat mūža izskaņai 30. gadu sākumā.